Daudzi noteikti atceras, ka padomju laikos bija tāda grāmatu sērija Fantastikas pasaulē, kuras ietvaros izdeva arī daudz slavenu ārvalstu, kā teica, rietumvalstu autoru darbus. Bet amerikānietis Ursulas Le Guinas darbu šajā skaitā nebija. Un tam ir arī pamatots iemesls, jo Ursulas Le Guinas darbi nav uzskatāmi par, kā padomju laikos bija ieteicams, sociāli ievirzītiem, tie nestāstīja par to, kā cilvēks iekaro mēnesi un citas planētas. Tie stāsta par to, kā cilvēks iekaro pats sevi, pats savu dvēseli, kā viņš uzveic sevi. Ursula Le Guina ir viena no spožākajām zinātniskā fantastikas žanra rakstniecēm, bet es pat teiktu, ka viņa ir viena no spožākajām pasaules rakstniecēm no 20. un 21. gadsimta, jo tieši viņas darbi, Tumsas kreisā roka un The Dispossessed un citi, ļoti cēla zinātniskās fantastikas un fantāzijas reputāciju gan lasītāju aprindās, gan kritiķu un akadēmiķu aprindās kā nopietna literatūra. Daudz lasītāji noteikti lasījuši Jūrzemes burvi sēriju, kur Le Guina rakstīja jaunākiem lasītājiem, ļoti aizraujoši, man personīgi bērnībā ļoti iespaidoja. Un Ursulas Le Guinas darbi paceļ tādus jautājumus, par kuriem padomju laikā nebija ieteicams runāt. Taču pienāca neatkarības laiki un izdevniecība Hekate laida klajā 4 fantāzijas grāmatu ciklu Jūrzemes burvis. Un tagad šim ciklam seko arī romāns Tumsas kreisā roka, kas ir viens no slavenākajiem Ursulas Le Guinas darbiem, par kuru viņi ir saņēmusi arī 2 visprestižākās pasaules literārās balvas, ko piešķir par fantāzijas un fantastikas žanru darbiem. Šis darbs ir ļoti īpatnējs, un es pat teiktu, ka šī grāmata ir jālasa lēni un jālasa vismaz 2 reizes, lai patiesībā varētu saprast, par ko īsti šī grāmata ir. Tumsas kreisā roka, tas ir tā kā nākamais solis, tas ir Le Guinas meistardarbs, kur viņi raksta kā pieaugušam cilvēkam ļoti dziļi, gan ar aizraujošiem piedzīvojumiem, gan ļoti smeldzīgi par reāliem cilvēkiem, par tēliem, par sociālām un politiskām problēmām. To tiešām vērts izlasīt jebkuram.